Apskatīsim procesu, ko sauc par šķīšanu. Šobrīd runāsim par veidu, kādā viena viela iejaucas citā vielā, kļūstot par mazām daļiņām, kuras mēs neredzam. Atceramies, tas ir viendabīgs vielu maisījums. Kad ūdenim pievieno sāli un samaisa, vai vari pateikt, kur ir sāls? Nē. Sāls ir izšķīdis ūdenī, ūdens ir tas, kas izšķaida sāli. Šajā procesā ūdens ir šķīdinātājs, sāls ir izšķīdusī viela, un kopā tie ir šķīdums jeb sālsūdens. Bet ne visas vielas šķīst vienādi labi un ir vielas, kas ūdenī nešķīst. Piemēram, cukurs ūdenī šķīst, bet eļļa nē. Tomēr arī šķīšanai ir savas robežas, un lai arī sāls ūdenī šķīst, pienāk tāds brīdis, kad to vairs nevaram izšķīdināt. Piemēram, 100 gramos ūdens mēs varam pilnībā izšķīdināt aptuveni 35 gramus sāls. Tāds šķīdums ir piesātināts un vairs nespēja turpināt šķaidīt, līdzīgi kā cilvēks, kurš ir pārēdies un vairs negrib pat saldējumu, pat ne mazdrusciņu. Jo smalkākās frakcijās ir sadalīta viela, jo labāk tā šķīst. Piemēram, lielie cukurgraudi šķīdīs ilgāk nekā pūdercukurs. Tas ir cukurs, kas samalc līdz miltu konsistencei. Šī likumsakarība attiecas uz visām šķīstošām vielām. Interesanti, ka siltā ūdenī cukurs vai jebkura cita šķīstoša viela izšķīdīs ātrāk nekā vēsā ūdenī. Ja tev būtu 2 glāzes ūdens, viena siltā, otra augstā, un tu pievienotu vienādu daudzumu cukuru abās glāzēs, tad cukurs siltajā ūdenī šķīdīs daudz ātrāk. Un vēl viens fakts. Šķīduma masa ir vienāda tajā esošā šķīdinātāja un izšķīdušās vielas masu summai. Piemēram, ja mēs 200 gramos ūdens atšķēdīsim 15 grami cukura, tad šī šķīduma masa būs. Nu kā domā? Nu, protams, 215 grami. Tas nozīmē, ka glāze ūdens un cukurs kopā sver tikpat, cik katrs atsevišķi, un apstākļus, ka cukuri ir izšķīdis ūdenī, tā masu nemaina. Es ceru, ka tagad tu labāk saproti, kas ir šķišana un kā tā notiek. Vēl pakavējies pārlasot tikko uzzināto, tā labāk iegaumēsi.